59 minūtēs par laika apstākļiem mēs Ilzei pavaicāsim ar domu, ka viņi jau drīz arī kaut ko par modēm stāstīs. Bet šobrīd par laiku gan. Labrīt! Labrīt! Labrīt, šobrīd par laikapstākļiem. Tad tieši šodien ir gaidāmi mainīgi. Brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā daudz viet ir gaidāms arī lietus un pēcpusdienā vietām valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt piekrastē dažviet saglabāsies arī rīta stundās migla. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz 17, 20, vietām 22 grādiem, bet vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē. Rīgā šobrīd ir mākoņains laiks un ik pa laikam līs, tā kā noteikti lietus sargi ir jāpaņem līdzi, jo iespējams, ka tie noderēs arī dienas gaitā, lai gan prognozes liecina, ka pēcpusdienā Rīgā debesis skaidrosies, nokrišņi mitēsies. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 10 grādi, dienā līdz 15, 16, taču pilsētas ziemeļos gan būs nedaudz vēsāks. Saeima 3. lasījumā lems par grozījumiem Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Tie paredz skaidrāk noteikt atbildības sadali starp ministrijām un amatpersonām, kā arī iekļaut punktu par dokumentu pieejamību. Likuma grozījums satiksmes ministrija gatavoja, jo nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa auditos secināts, ka Latvija